Tātad prasmju nedēļas ietvaros mēs bijām webinārā, kurā mēs un citi skolu pārstāvji varēja dzirdēt šādu informāciju. Es drusku izstāstīšu, ka tas ir CER. Sadarbība ar Latvijas Republikas satiksmes ministriju nodrošina informācijas tehnoloģiju, drošs incidents novēršanas institūcijas darbību. Tā misija veicināt IT drošību Latvijā. Kur var mācīties internetā? Es jums izstāstīšu. Fizika.lv, uzdevumi.lv, mācību video.lv, mācos mācīties.lv un nedaudz arī youtube.com. Internetā var mācīties valodu un apmeklēt kursus. Mācību materiāls edustates.lv. Mēs arī dzirdējām par drošību internetā, un mums pastāstīja, kur var rast padomu un atbalstu. Tātad tas ir drošinternets.lv, sargisevi.lv, tas pats, ko Līga iepriekš stāstīja, CERT.lv, esidrošs.lv un e-twinning.lv. Kas ir e-twinning? E-twinning ir Eiropas izglītības iestāžu sadarbības platforma, kas piedāvā sadarbību Eiropas līmenī. Datu bāze sniedz iespēju izlasīt nepieciešamo grāmatu mājās, neaizejot uz bibliotēku. Tas ir bibliotēkas datu bāzēs, kas ir pieejams arī Gulbenē. Gulbenes bibliotēka piedāvā arī šādu iespēju. Un mājaslapā periodika.lv ir Latvijā un trimdā izdotā periodika, 1000 nosaukumu laikraksti un žurnāli, ko var izmantot. Un pastāstīja mums arī par sadarbošanos, kuru var veikt latviski un svešu valodās. To var izdarīt sociālajos tīklos, kā arī spēlēs, e-twiningā, jauniešu starptautisko programmu aģentūra. Arī piedāvā šādas iespējas, radot un organizējot apmācības, seminārus un tā. Mēs varam izdalīt arī materiāliņus, kuros ir adresītes, kuros ir tās pašas periodika un bibliotēkas datubāzes. Tātad tagad var iepazīties ar mācību materiālu. Vēl es varu izstāstīt, ka Gulbenes bibliotēkā ir vieglāk atrast Gulbenes novada novadniekus. Ierakstot, piemēram, kāda mazākā pagasta novadnieku Googlē, iespējams, ka var arī vispār neko neatrast, bet uzrakstot Gulbenes bibliotēkas linkā, datu bāzē, tur jūs noteikti varat atrast, piemēram, par jebkāda pagasta novadnieku, par pilnību skolām un baznīcām arī. Tas arī viss, paldies. To informāciju mēs esam gatavi palīdzēt, ja ir kāda vajadzība ar savu informāciju, ko mēs ieguvām par datu bāzēm. Tagad, ja kādam ir vajadzība un kādam tas interesē, tad mēs varam droši jums palīdzēt. Paldies!